Mēs tāpēc neapstāmies. Tā, rekord. Let's go, startējam. Sveiciens visiem podkāstu atpalicēji skatītājiem un klausītājiem. Mēs esam atpakaļ pēc pailgāka laika. Kristār, vai ne? Cik gongas pagājuši kopš pēdējās epizodes? Three question. Nu, vismaz 2. Vairāk, bet 3, man liekas, jā. Senāk, ka šī bija 3. Nu, zin kā, kamēr mēs esam izlaiduši tik daudz sacīkstus, un mēs esam tādā gandrīz vēl ne, bet pusceļā apmēram uztaisīsim tādu tierlistu šodien. Par to, kā tad visiem ir gājis. Kad vispār ir summer breaks? Tā... Nē, nu tā precīzi, tu vari pateikt īsti. Nē. Nē. Pamēģināsim to schedule. Nu, es teiktu, lielākā pauze ir pēc Great Britain. Jā, pēc Great Britain ir tad mums pauze. Ir palikušas 2 sacensības līdz summer breakam. Kā liekas, ko? Nē, tas nav īstais kalendārs. Tas 5. taču šogad ir. Nu jā, Austrija un United Kingdom vai Britānija. Nu labi, sāksim, tad ātri ķeramies vērsim pie ragiem. Tikko sākās un jau steidzini. Ar ko sāksim, Kristār? Ar ko tu gribi? Man principā es laikam varbūt arī sāktu ar kaut kādiem championship contenderiem, kā jau mēs parasti sākam. Tad kādi jēga? Tad atstājam saldo ēdienus beigām. Sākam, ejam varbūt tās cauri. Sākam ar Džeku Dūhanu. Džeks Dūhans, kurš šobrīd vairs nebrauc. Es viņu pagaidām ielieku šeit pa vidu lai mēs redzam, un tad izdomāsim, kur mēs viņu liksim. Viņš ir braucējs, kas ir nobraucis 6 sacīkstus. Tātad tos ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacīkstus. Viņš ir nobraucis, augstākais finišs bija 13. vieta Ķīnas Grand Prix. Tā viņš nošķīlās tajā Japānā. Visu laiku tāds diezgan nestabils sniegums, bet, kā beigās izrādās, visu sezonu viņš ir nobraucis ar... Viņš zināja, kad Kolapinto būs vietā. Un to visi zināja. Visi zināja, viņš mēģināja izlikties, ka tā nebūs, bet tā un ar to visu pakausī, kā viņš ir nobraucis, kā tev liekas, vai tas ir braucējs, kas jāliek ir pašā zemākajā kategorijā, ja mēs skatāmies šito tierlistu, tad viņš sadalīts S, A, B, C, D. S ir ķipa labākais, super, pieņemsim, ka S ir super, un D ir sliktākais. Schumacher, jā. Tad ir Alonso tiers. Varbūt D. Barrichello. Kulhards un Dūhans. Tad vai Dūhans ir D, vai Dūhans ir pelnījis būt kaut kur augstāk, ņemot vērā, ka viņš pēc 7 sacīkstiem zaudējis savu vietu? Nē, es domāju, ka Dūhans ir... Pēc 6 sacīkstiem jūs pieskaiti jābūt abī pagājušā gada sacīksts kā 7. Un pēc 6. Nu jā. 6 gongas šogad. Labi, man 2 centi principā es teiktu, kā nebija nemaz tik slikti. Tas ir, un tā kā D tierā man būtu grūti viņu iebāzt, jo, D tierā tomēr tev ir jāatstāj vieta tiem visādiem indiešiem, kas tur ienāk ar Force India. Nu, tāda tur Latifi tipa, Mazepin tipa. Šogad jau īsti nav tāda. Un šogad īsti tāda nav, bet, tādā kopējā griezumā, nav arī viņš bijis pat tā, ka viņš ritīgi krīt ārā. Manuprāt, viņš nav nopelnījis būt augstāk par to Dūhanu tieru D. Tu no tādas perspektīvas. Vai viņš kaut ko izdarījis, lai būtu augstāk? Zini, kā nav slikti. Viņš nav zemāk par D tieru šajā gadījumā. Bet viņam ir vieta F1. Tu saki, ka viņš teorētiski varētu nobraukt sezonu. Labi, mēs varam šo diskusiju pavērt platāk. Patiesībā formula ir diezgan skarba. Vai viņš noturējās sezonu F1? Bet skaties, tas D tiers var būt Dūhan tiers un C tiers var būt Kolapinto tiers. Jautājums, vai viņi ir pelnījuši būt katrs savā tierā, jo es labāk pievienotu šai sarunai pagaidām Kolapinto, kurš ir aizvadījis sanāk šo sezonu 3 sacīkstus. Teorētiski skatoties pēc pozīcijām, pēc tā, kas ir iespējas, Kolapinto, es domāju, ir izdarījis vairāk par Dūhanu šajās 3 sacīkstēs. Vienīgā lieta... Nu labi, teorētiski, jā. Okay, vienīgā lieta, ka gaidīja vairāk no Kolapinto. Jā, viņam tiešām tās ekspektācijas bija tomēr augstas, jo viņš kaut kā... labi, pagājušā sezonā viņš tur sev pierādīja. Pirmajās sacīkstēs. Diezgan labi, jā. Un ar Viljams arī. Un zini, par ko ir man tā doma par to, ka tas Viljams patiesībā reāli bija. Viņš arī ir vēl, viņš arī pierādās, ka viņš ir diezgan ok. Tur šobrīd tur ir labi 2 albums un Sainz. Viņš ir labāks par Alpinu. Un kad varbūt tas Kolapinto, tas glorifyings bija dēļ
tā, ka tas Viljams bija ok, varbūt viegli arī braucams tāds. Zini, tomēr viņš tur šķīlās gan nost jau sezonas beigām. Nu jā, un tur jau tur, nu, bet runājam par šo sezonu. Jā, nu labi, ok, jā. Tikai dēļ Milfiem C tiers varbūt tās Kolapinto un D tiers Duhanam, un tad arī saucam tas ir Kolapinto tiers un manā Duhan galvā tiers. viņš arī nav īsti neko izdarījis, lai viņš tur nenormāli paceltos. Teorētiski ir labāks par Duhanu, bet tā, nu labi, nē, nu ir. Viņš teorētiski viņš ir nobraucis. Pagaidām ir, jo viņam ir pagaidām viņš finišējis, viņam Itālijā bija pirmā gonka, vai ne? Tad viņš 4 gonkas nobraucis Itālijā 16, man atkal 13, Spānijā 15 un tagad Kanādā atkal 13. Nu, tā Kanādas gonka man patīk, jo viņš Gaslijam bija priekšā, diezgan pārliecināts, viņš ir labi turējās. Nu, Duhans šo sezonu nav vispār, viņš vispār nekur nebija. Viņam augstākais finišs Ķīnā, 13. vieta ar visām diskvalifikācijām. Jāsaka arī gan, kad Alpines tagad ir bišku labāks palicis tā proporcionāli sezonas to vidu, tā kā, jo sāka gan viņi tur, Bet tas nav tāpēc, ka viņiem ir labāk braucēji. Gāzlī spēja teorētiski downfallo teorētiski. Man liekas, ka tas ir D, Duhan tiers, Duhans paliek D un C, Kolapinto tiers un C iet Kolapinto. Labi, lai paliek šitā teorija. Es piekrītu, ir labāk, vai ir tik labi, ka es viņu likt atsevišķā tierā. Iespējams, ka nē, bet for the show, dragājiem. Gabriels Bortoleto. Es man vispār nav komentāru. Labi, vai viņš ir nopelnījis būt D tierā, bet vai viņš ir, tā kā tu teici, vai viņš ir izdarījis jebko, lai viņš tur paceltos? Nē. Viņš ir tajā base levelā, viņš ir ticis F1. Viņš ir NPC. Es viņu neesmu redzējis šo sezonu. Godīgi sakot, ja šī būtu FIFA, intervijās viņu neredzu. Ja šī būtu FIFA spēle un visi F1 braucēji būtu tā kā vienā komandā, tad Bortoleto nebūtu oriģinālā seja uzprogrammēta. Tur ir Bēlūdijas kaut kāds. Ģenerētais kaut kāds. Ģenerētais Latvijas izlases spēlētājs. Gabriels Bortoleto. Tikai dēļ licences. Jo nav jēga tērēt naudu, lai iegūtu viņa licences. Bet spēlētājs uz laukumu vajag uzlaist. Davai, bet D-tiers. D-tiers? Nu, D. Viņš nav izdarījis neko. Ja mēs Duham ielikām D-tierā, tad Bortoleto pagaidām ar neredzu. Jo. Tas ir tikai dēļ, es teiktu, ka Niko Hulkenberga varam iet nākamo. Niko, Viena lieta pirms. Arī skatoties Bortoleto rezultātus, pēdējās sacīkstes Kikam tomēr ir tie upgradiņi, kas ir atnākuši, strādā, tomēr arī, Hulkenbergs pēdējās 2 sacensībās, Spānijā 5, Kanādā 8, ar Kik Zauberu, Hulkens dara savu darbu, un arī labi tie pēdējie rezultāti tagad, bet viņam kvalifikācijas sezonas arī viņš operē diezgan, ir kaut kāda labās dienas, labās sliktās dienas, bet principā Hulkens man patīk šajā sezonā. Viņš ir 11. kopvērtējumā ar 20 punktiem. Viņš ir priekšā Karlosam Sainsam kopvērtējumā, viņš ir priekšā Alonso kopvērtējumā, viņš ir priekšā, tur pārējie ir tādi, Gasliem, labi, bet viņš brauc ar Kik Zauberu. Teorētiski, tāda sezonas kopgriezumā, cik mēs esam 9 sensības, 10, aizdevuši, ir bijusi labāka mašīna, Alpines teorētiski. Bet tas, ko Hulkens dara, man vispār cepur nost, viņš... 10 gonkas sanāk Austrālijā. Kur sākās? Austrālijā sākās Champions. 1, 2, 3, 4. 10 gonkas bijušas. Vai viņš noteikti labāks par tēti. Es tie nav tā, ka viņš tur... Bet zini, Hulkens priekš tā, kas viņš ir, un priekš tā, kas ir tā mašīna, ko vēl? Ko vēl, jā. Viņš ir labs. Bet arī, tieši šobrīd. Ir laikam. Viņš ir price performance. Es domāju, visi, kas ir Kikā, viņu parakstīja, ir vienkārši stāvā sajūsmā, sit savus pleca. Atkal atgriezīšos pie tā, ka Hoteika ieliec Hulkenu McLarenā, viņš būs čempions šogad. Viņš vismaz neiemaukt aizmugurē savu komandas, bet tagad izdarīja Norris. Viņš ir stabils, viņš ir delivero, viņš piegādā paciņu. Viņš nebūtu, viņš braukt iespējams tā kā pie Astrijā. Bet viņš ir tā kā tavs čoms, kurš tev sola pali atbraukt pakaļ vakarā, un viņš arī atbrauks. Nav divu domu. Es piekrītu. Bet tiešām, jā. Es, priekš tā, kas tas ir, priekš tā, gandrīz super. Jā, B jau nevajadzētu. Tas nav B. Zini, B ir tur
Jā. Padomās. Es tā piekrītu. Nu, vai tik nav bišķi pa daudz, vai mēs tur viņu baigi neglaizojam par cik viņš ir tāds āriešu vācietis, tā kā mēs jau viņu neliekam tur ēstienā, nesakam, ka viņš dara superdarbu. Manā galvā tas A ir tāds tā kā, nu, ka tu dari to ekspektēto. Ķipa, nu, labi, tur B ir. Nu, tā kā Alonso. Nu, labi. Mēs ejam pa komandām kaut kā. Ejam ar Bērmanu nākamo. Bērmanam vienā brīdī es teiktu, ka vienā brīdī es cerēju vairāk. Sezonas sākums bija graujoši labs. Ķīna 8, Japāna 10, Bahreina 10. Pēc tam viņš ir diezgan tāds, vienā brīdī mēs sezonas iesākumā es arī sāku runāt par to, ka varbūt Bērmans ar Okonu tur sezonas nogrieznī skatoties izkabināt. Nu, pēdējās gongas, tā kaut kur ir, bet tomēr nav. Un pieļauj kļūdas arī tikko Kanādā. Viņš tur brauc vilcienijā pa beigām, uzmet tādu vienu gan iz zālē ierokās. Tur tā izbrauc cauri zaudē laiku. Es nezinu. Parādi, kas ir Okonam tīri, lai mēs jau Okons 9. kopvērtējumā dragā iekšā. Graužās. Ratatouille. Jā. Es teiktu, Olivers Bērmans. Bet arī nav nekādi baigies sapņi. Paga. Viņš ir 9. kopvērtējumā 22 punktiem, kamēr Bērmans atrodas ar 6, 17 vietām. Mēs skatāmies tīri uz punktu tabulu. Reiz 3. Bez variantiem. Labi, viņš tur ir nepelnīti ārpus punktiem bijis, ja mēs paskatāmies atpalcēju čempionātu tabulu, kura ir jāatjauno. Bet, viņš ir finišējis Bērmans sacīkstas, mazliet beigām nobraucis atšķirībā tur no varbūt citiem braucējiem. Bet arī, pēdējā laikā, es domāju, tur nav baigi pamats viņu tur nesāt uz rokām. Viņš brauc bet priekš Rukī viņš nebrauc slikti. Bet par to, tā kā atkal, tas konteksts, kur viņš ir un kas viņš ir. Man liekas, ka nav slikti, nav pārsteidzoši. Es domāju, D, viņš ir izdarījis pietiekami daudz, lai paceltos no D. Jā, D viņš nav. Un šeit man ir diskusija par B un C. Jo vai priekš Rukī tas, ka viņš tomēr ir salasījis 6 punktus, viņam ir kaut kādi labie brīži. Ir kaut kādi brīži, kur viņš ir Rukijs, kur viņš atpaliek no tā Okona. Vai viņš dara mazāk nekā mēs no viņa ekspektējam, vai es viņu nevaru likt pie Haukena par to, ka viņš ir outperformojis sevi kā Rukijs. Bet viņš nav arī īsti zem tā, ko tu ekspektē. Bet, skaties, bet uz robežas, es teiktu. Jo viņam bija labi kaut kādi uzplaiksnījumi, bet... Visticamāk, ja mēs liekam Bortoleto D, tad Bērmans jāliek C. Es tā teiktu. Ja tu liec Bērmanu B, tad Bortoleto jāliek arī augstāk bija šī. Jo, pirmā sezona tomēr nevar prasīt daudz. Atcerēsimies, kur pirmajā sezonā Piastri mīļais bija visu. Labi, Piastri pirmā sezona, man liekas, ja nav katastrofa, tad ir ok. Piastri pirmajā sezonā pakoda. Arī Norrisam bija šītiņu, Norris Generation. Bet tur bija uzplaiksnījumi. Iesim uz priekšu ar tādu diezgan, tad atcerēsimies šo, ka Bērmans ir C. Labi. Un tad saprotam to, ka viss, kas ir virs C, ir jābūt jau labai sezonai. Viss, kas ir normāls, tad ir tāds. B ir tas, ko tu ekspektē no viņa. Es tā, tu saproti, tur ir SA, CD, un tad tas B ir tas middle grounds, pieņemsim. Bet tu no Bērmana ekspektēji. Laba sezona vai ķipa tāda kā Rasela. Labi, bet tu no Bērmana tad, Bērmans 6 punkti pagaidām, es tad viņu liktu, ka normālajā. Normāli, man liekas, priekš Rukija Hāsā 6 punkti, tad B viņš ir. Es teiktu, ka priekš Rukija viņš, saprot, viņš pat ir dažreiz, Bortoleto es vispār neredzu. Tā kā viņš tur ir kaut ko, viņš tur brauc, viņš retairoja, viņam pateikt, tu piti tur retairi, to pat neparāda, televīzijā. Bet Bortoleto vismaz nav, tā bez variantiem nošķīlēs, un tā, ka viņš tur vāc to mašīnu, pieļauj baigi daudz kļūdas, viņš tur teiktu, ka tas ir ekspektēts no tā. Viņš tur čūnčinās, tā kā. Bet viņš ir sūdīgāks par kaut ko pinto, piemēram. Kas labākais maratonu noskrit beigās apvemties vai nostaigāt? Tas teiciens arī labāk padirst un nokavēt nekā būt laikā un apdirsties. Jā. Bet es neteiktu, ka Bortoleto ir baigi apdirsies. Viņš vienkārši ir bijis. Nē, viņš ir nokavējis. Viņš pakakājis vēl pašu. Bet ko tu ekspektē? Ja Bortoleto būtu iebraucis punktos ar to kiku,
Es ekspektēju, saprotu, no rūkija, tāda rūkija, es ekspektēju ar mašīnu. Nu, tā kā Bortoleto ir normāla mašīna, lai būtu kaut kādi, saprotu, no rūkija es sagaidu, ka viņam ir ātrums. Es no rūkija sagaidu, ka viņam ir ātrums. Uzreiz, straight away. Jā, ātrums. No laba rūkija es sagaidu, ka ir ātrums. Es sagaidu, ka viņš ieliek 2 purpulu sektorus kaut kādā mistiskā veidā un iepiš sienā. Nu, saprotu to domu. Tā kā. Nu, labi. Un, es liktu augstāk Bortoleto laikam, jo mēs liekam B, Bermanu B, tad Bortoleto varbūt ir C, Kortoleto. Nu, labi, Kortoleto var. Nu, bet, nu, labi. Es vienkārši negribu teikt, ka Bortoleto Bermans dara sliktu darbu. Nē. Viņš dara tieši mācam tālāk. Varbūt kaut kas mainīsies. Okons. Nu, Okons, lai kā viņš varētu nepatikt, ir ok, man liekas. Nu, es nezinu, vai nu, Hulkenbergs daudz vairāk ir izdarījis, man liekas, to mašīnu. Viņam gan Hulkenbergam ar to kiku gan tikpat daudz punktu, cik Okonam ar to Haasu. Nu, te ir atkal jautājums. Nu, jā, bet Haas un Kiks ir, es teiktu, principā vienāds. Es pat teiktu, Haas ir labāks. Haas ir labāks. Jā. Nu, Haas ir labāks. Haas ir, man liekas, daudz konkurētspējīgāks. Kiks bija pagājušajā gadā vispār nekur. Un šogad viņi sāka sezonu arī nekur. Nu, nebūtu Hulkenbergs iebraucis Melburnā tur punktos, nu, es nezinu. Bet atkal... Mēs taču žostka peldam, man liekas, Kristēn, ķipā Okons ar Bermanu vienā līmenī. Nu, nē, bet skaties, nu, kā tas konteksts, nu, ķipā Bermanam cik punkti? 6. Nu, Okonam 22. Nu, jā, bet īstenībā tu gaidi no Okona. Viņam no cik viņam maksā? Es arī gaidu vairāk. Nu, ķipā, tas, ka viņš, un es domāju, ka viņš, nu, tu vari mēģināt. Pareizi. Okon salary 2025. 7 miljoni, man liekas, 7 līdz 10. 7. Un uztaisam. Bermanam minimums. Kaut kāds rookie minimums tur. Nezinu, jā. Nu, es pat nedomāju, ka viņam ir miljons. Tātad, nu, reku 6 reizes viņš 7. Nē, ok, jā. Nu, ok, es lieku Okons ir normāli, šitas ir beidzot Okons delivero. Nu, tā kā zini, jā, mēs gaidījām. Potentially viņu varētu varbūt ielikt šeit. Padaudz. Bet, man kaut kā Hulkenbergs liekas vairāk nopelnījis. Halkens izdarījis vairāk no tā, kas viņam ir. Labi, ejam tālāk. Jukīts un Noda. Nu labi, vai mēģinam ar Jukī. Nu, mans viedoklis ir, es neesmu objektīvs, man tās minoritātes vienmēr patīk, man patīk atbalstīt underdogus. Jā. Man patīk, ka ir Japāņi vai Aziāti Formulā 1. Vismaz vienam jābūt. Labi. Un man liekas, tu rolis tā kā Netflix tipa. Man ļoti patīk. Jābūt lesbietēm, melniem. Man ļoti patīk, ko viņš dara ar to Red Bull pagaidām. Kas tev tur patīk? Nu, tas, ka viņš katrā sacīkstē neizlido no trases ārā, tā kā Lawsons, tad arī, nu, viņš arī nav Peres, kuram tu maksā, tur, es nezinu, lielo kāpostu, un viņš nobrauc 10 sezonas. Man liekas, ka viņš... Nu, ekspektācijas to, ko viņš izdara Red Bull, man liekas, ir vietā. Nu, tā kā gaidīt no viņa kaut ko vairāk. Neviens cits nav izdarījis vairāk pa viņu. Arī jā, sliktāk. Viņš nav arī sliktāk nobraucis. Man liekas, ka pagaidām ir viņš ir teorētiski... Bet viņi zina, kā viņš... Man par Juki bišķi pamainījās. Jo, ka viņu ielika no sākuma, kad nomainīja Lawsonu, tās pirmās bija tā, ok, labi. Mēs neesam diezko tālu. Uzlabosies. Un viņš neiet tuvāk. Viņš principā, viņš iesēdās pirmajā sacensībā, viņš bija viss tuvāk, kā viņš pagaidām izstās, kā viņš būs. Un viņš iet tālāk, no tā mākša, un tas man nepatīk. Nē, man liekas, ka tieši tas ir labi, jo šajā brīdī, kad Red Bulls, es domāju, dara pilnīgi visu, lai varētu vēl tās krikumiņus aplipināt Maksim, nu viss, ko viņi dara, ir ap Maksim, lai iet, un es domāju, tā mašīna ļoti nekonkurētspējīga, ļoti grūti ar viņu braukt, un Juki, man liekas, tas, ka viņš nav nosties vai izdarījis kaut ko tādu. Viņš ir labi nošķīlies arī pāršreiz. Bet tāpat es domāju, ka viņš brauc ok. Man liekas, ka sezona pagaidām viņam ir ok. Ja redzējām, tur Hadžāram prasīja arī par to Red Bull sītu. Viņš vispār pat negrib, viņš ir nobijies. No. Un es domāju, ka ir labi. Man liekas, pagaidām ir forši. Jo ja viņš punktos braukt, tad es teiktu, vispār stīgā. Bet es zinu, ko es reāli domāju, tā kā
Tā arī, zinu, pirms miega, tad, kad dažreiz man gribās par formulu padomāt, es reāli domāju, kāds ir tas jo, zini, gribētos zināt, cik tiešām ir labs vai slikts tas Red Bulls. Zini tā, tiešām saprast, kur viņš ir un cik tas maksas ir labs. Jo šobrīd es nezinu, kas tas ir, vai tas Red Bulls tiešām ir nebraucama formula. Jo vienkārši tie visi piloti, kas speed, Visa, Cash Bull, Red Bull, Racing, whatever buļos mašīnā, viņi iekāp tajā Red Bullā un tāda sajūta, ka viņi vairāk vairs nemāk braukt. Es domāju, tas būtu tas pats, kas tev iesēdinātu tagad bobslejā, un teikt, nobrauc lejā, un tu neko nezini, tu tā kā sāc tās virves tur kruķīt, zini, es domāju, tas ir baigi, tā kā, es domāju, viņiem ir līdzīgi, viņi tur iekāp iekšā un tagad sāk to mašīnu just un pētīt, jo, ja tu neesi braucis, tu jau īsti nezini. Es gribētu zināt, saproti? Bet tu arī... Es neuzzinātu. Tev arī nav referents punktu, ko salīdzināt. Un tur jau tā lieta, tev nav neviens tā kā, jo visi tā kā vidēji normālie piloti, viņi iekāpju tajā otrē. Es domāju, pieņemsim, Halken iesēd McLarenā, zinām, kas ir ātrums. Šis pogāt viss sacīt. Halkenu iebāžam Red Bullā, da viņš arī sienās liek, es domāju. Es nezinu, bet arī pieredzējušiem braucējiem tomēr ir tā pieredze, un tā pieredze jau izpaužās tajā, ka tu bišķiņu vairāk rubīji, bišķiņu vairāk jūti, bišķiņu vairāk zini, ko pamainīt. Tā kā zini, tu vismaz, man liekas, tu vismaz daudz labāk orientējies tajā, cik tu ļoti vari atrast to ķipa sweet spotu, jautājums, cik viņš ir liels. Vai viņš vispār ir tajā mašīnā? Es domāju, vai tas nav tā kā, varbūt arī kaut kādā veidā, labi, mēs baigi tagad, bet domāju, interesanti, vai tas nav, es vienkārši iedomājos, vai tas nav kaut kādā veidā, nenormāli mentāli smagi, jo mēs zinām, ka tā kā F1 tomēr ir mentāla lieta. Un, vienmēr tu esi atnācis, tu esi sakruķījis to savu Red Bull tā, tu esi treniņos, tur brauc tā, tev liekas, ka afigēna, un tu es jūtu tur to formulu. Un tu pēc tam pasties, nezinu, tur treniņā, ja es uzpašoju apli, un tur Maks ir uzpašojis apli uz vienādām riepām, kā vienādi te benzīna leveli, un tur 0,7 tīpa. Tu tagad runā par to sportistu, spiedienu, bet... Un tā kā, vai tev nav tā, ka tev liekas, ka tu esi izdarījis labu darbu, un, pieņemsim, tu vēl varētu, pieņemsim, tā mierīgi domājot par to, kas tev ir jādara, nezinot par to, kas ir, es vienkārši domāju par to, ka tu nezini, kāds ir makša tas limits, cipa, un tu pieņemsim nezinu, tur tiktu no tiem atpališanas no 0,7, nezinot, ka maksis ir, tu tiktu tur 0,5, cipa. Tur tā, zini, tu piekabinātu. Es domāju, tev ir divi piemēri. Tu uzstādi labu, ķipa, apli, un tev liekas, tā kā, viss šis ir, un tu ierauj, tur iesūc 0,7 vai sekundi, un tu sāc domāt, ko ķipa es daru. Reku, man liekas, tavam jautājumam vai tavam monologam jau atbild divi piemēri. Man liekas, viens ir Lawsons, kas ar to netiek galā, un katrs sacīks, tu redzi, ka viņš kļūdās, un viņš netiek garām. Es domāju, Juki ir tieši otrādā, ka viņš mazāk to spiedienu izjūt. Viņš kā tāds, varbūt tur tā aziāta mentalitāte vairāk, varbūt viņš ir daudz nosvērtāks. Varbūt. Jo nejūt to. Es domāju, ka šo es pielīdzinātu tiešām, kad Lawsons ir varbūt tās tā kā, tavam monologam asaucoties teiktu daudz trauslāka būtne psiholoģiski. Bet piemēram, Pēris jau arī, Pēris arī, es domāju, dara savu darbu, Maksim tajā pagājušā sezonas beigās, da viņam ieslēdzās tas overdrives. Maksis pušo pa championship, viņš dara visu, viņš ir arī, Maksis pagājušā sezonas beigās šajā sezonā ir savā, es teiktu, tādā sportiskajā, iespējams pīkā. Viņš ir pīkā. Jā, un tu esi tā kā viņam blakus tajā brīdī, ķipa. Zini, tev liekas, ka tu māki spēlēt basketbolu, spēlēt pret Jordanu, tev vai pret Lebronu, tev danko pāri. Ko tu vari izdarīt? Tu saproti, ķipa. Un tev arī uzreiz... Spēlēju visu laiku ar ielas puikām, tad vienu dienu saproti, ka tomēr tavs sauns par profesionālu basketbolu ir izsakot. Jā, viss tur. Jā, varbūt. Plēs krusins. Jā, bet arī, zini, man liekas, tas sportista, tas spiediens jau arī daudz, kur runāt citās intervijās, arī visādās citos sporta veidos, kad, zin kā, tas jautājums arī, cik tas ir pārvērtēts un cik tas nav pārvērtēts, jo tomēr, kas ir tas tavs, ķipa, sportista spiediens? Tavs spiediens, tev tur, zin to video, kur, ķipa, tas Džeks saka, Skots Spānis, tur dzīvo mājā. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga
durante 24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6.000, $5.000, no sé cuánto salen, ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos, están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos, que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira, que sale 800 pesos, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7,20 metros por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre, no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Tu maksā tik, un tu nevari. Un tu nevari iesist golu, un tas ir spiediens, un tu pendeli nevari iesist. Īstais spiediens ir tad, kad, nezinu, tur māmiņa nevar 4 bērnus pabarot mājās. Zinu, un tad mēs runājam, spiediens, Lawsonam spiediens. Ir jau tev tomēr. Es domāju, tādu spiedienu, kāds ir. Labi, ok, viņi, protams, tur vairs neuztraucās par to, vai viņiem ir jāliek maize galdā vai kaut kas tāds, bet tas sabiedrības kopējais spiediens un tāds, tāds teorētiski izdomātais, viņiem ir lielāks kā jebkad mums dzīvē, jebkas būs tāds. Savā ziņā. Tad, kad mums to sāks saukt iekšā, trešais pasaules karš sāksies. Tad varētu salīdzināt, kāds spiediens Lawsonam pa 15. vietu braukt vai 10. un kāds ir tev, ka mēs dziedāsim tūlītās. Trīnīt sirdspuķīt un iesim Kreiso, 1, 2, 3. Tā kā, labi. Labi, ok. Tā vai kādu psihologu piecināt. Jā, sporta psihologu. Līdz ar to es domāju, Juki paliek B, Lawsonu, kur mēs ieliekam, cik mēs skarbi gribam būt. Es teiktu D. Jo zini, kas ir man D vai C, man nepatīk, viņš ir nekur arī šobrīd atpakaļ ar Visa Red Bull Racing Cash-up. Monako 8. nofinišāja, vienīgie punkti šo sezonu. Labi, tur tas tā, viņš tur, kas viņam tur kvalīts izdevās. Jā, tur arī sākās tās visas spēlītas ar tām visām mašīnām. Labi, ir jānokvalificējas. To Hadžāru aiz pēc tam. Bet tomēr vai... Un Hadžārs tāpatās bija priekšā. Tur Monako, tas Racing Bulls bija. Tur bija kā saka mašīna. Cēr mīnusiņi. Jā. Cēr mīnusiņi. Viņam vismaz ir komanda vēl joprojām. Nav izmests ārā. Labi, cēr mīnusiņi. Labi, cēlā iet. Bet principā sākums, labi. Man nepatīk, ka viņš nav vairs nekur arī vizā. To vēl redzēsim, varbūt atnāks apakaļ. Viņam vajag bišķi restartēt tas sistēmā. Hadžārs. Un par Hadžāru man ir gan, es teiktu, Rookie of the Year pagaidām ar atrāvienu. Tas, kā Antonelli bija uz podiumu, super visforši, bet atcerēsimies, viņš Mercedesā brauc, es domāju, citu mašīnu. No Hadžārs 21 punkts, viņa komandas biedri, vai tas bija Tsunoda 15. 10 vai Lawsons ar 4. 18. Man vienīgais jautājums ir, kāda vēlna pēc viņam Formula 1 Fantasy appā ir vēl joprojām kaut kāda 5 miljonu vērtība. Lai gan es nenomainīju komandu, jāapstāst tūlītās tagad. Bet man Hadžārs ir jau no pirmās sacīkstas komandā, un viņam vērtība vispār nekāpj uz augšu. Un tad es domāju, kas tas pa sviestu ir? Bet es teiktu, Hadžārs pagaidām Rookie of the Year, un A tiers ar Hulkenbergu. Ļoti labi. Priekš tā, kas viņš ir iespējams pat esā liktu, bet, pagaidām ieliekam, pastīsimies, kas mums tur sanāks. Gasolīni. C, tas ir maksimums, ko tu vari izdarīt. B, viņš neko nav izdarījis. Šogad labi, tur tā Alpēna mašīna. Zini, kas ir interesanti, viņš pagājušo sezonu ļoti, pagājušo sezonu bija tāds, tā kā Gasly peaks. Un es atceros, es pirms sezonas klausos tur tos podkastus ar Gasly, visas tās intervijas. Un viņš tik pārliecinoši izklausījās. Tāds tā kā mierīgs. Viņš kā pārasti. Gaslīs. Un tagad, es nevaru neko pateikt. Hadžāram 6,7 miljonu tagad pieaugusi bišķiņu vērtība, bet tāpēc krimināla zema. Gaslīs nav pat ko komentēt. Viņš ir Pierre ar 13, 14 kopvērtējumā. Es teiktu, viņš ir C tieris. Labi, tā mašīna ir diezgan slikta. Viņš nav C tieris. Ko tad viņš ir izdarījis? Ja pa Gaslīs, cik viņam ir alga pirmām kārtām sāksim ar to? Ko tur mēs ekspektējam no Gaslī? Cik tu pelni? Nē, bet kā? Bet pagaidi. Cik viņam ir 14 vieta kopvērtējumā?
Viņam ir 11 punkti, ok. Nu, viņš nopinšēja 7. Bahreinā, 8. Spānijā. 10 milīši. Nu, viņš ir dārgs pilots, viņš ir, es neteiktu, ka viņš ir baigi kaut ko rādījis, viņam teorētiski, ja jau viņam jāpaliek, cik viņam ir gadi, piemēram, viņam nav jābūt tā, ka viņš pīko, Piers Gaslī, nu tagad vilcējs, iedomājies Hulkenbergs. Sabiedriskais darbinieks. Slikta mašīna. Hulkenbergs ir āties, nu es nezinu, Gaslī tipa normāla sezona vai slikta sezona pagaidām. Nu es teiktu tāda normāla ar mīnusiņu. Nu, principā es teiktu, ka viņam slikta sezona. C+, tad labāk. C+ var ielikt Gaslīs. Nu, es neteiktu, ka vairāk, viņš bijis ķipa baigi stabilē. Kāds viņam ir, kas viņam ir tur tā, nu zini, jo mums apkārt mums ir vienmēr vibe podcasts, bet varbūt pastamies, kas viņam Sainz ir viena vieta augstāk, Viljams un kuram Sainzam, kuram ir ļoti slikta sezona, principā, es teiktu. Nu, Sainzam ir ko. Labi, davai vēl bišķiņ pasarfojam un padomāsim. Es lieku C+, es nezinu, vai B, nu tā kā B. Nu labi, Bērmans, Okons, Cunoda ir labāka sezona pa Gaslī. Labi, bet pasties, kas tur reāli apakšā ir teorētiski. Gaslī tur vispār nekā nav. Tur, ja neskaitu Lonzo, kuram vienkārši neiet. Tur bet Gaslī saka ar Alpīnu brauc. Iedomājies, cik slikts, bet mēs runājam jau vienreiz šajā weekendā. Kā iedomājies, cik ļoti, kam bija jānotiek, vai arī cik priekšā ir tas Mercedes motors nākamais tiešām, vai cik sūdīgs ir Alpīnu motors, lai rūpnīcas komanda atteiktos no savu piegādātāju. Nu, bet, piemēram, tas tā kā Ferrari izdomā tagad, vai mēs ar Merša motoru brauksim. Nu, cik tad ir tavs motors sūdīgs, vai cik tad ir tas Mercedes motors daudz labāks? Nē, es domāju, cik tas sūdīgs. Nu, tā kā, un zin kā, man liekas, McLarens parādīja labu eksemplu par to, ka, ja tu uztais labu šasī, tas motors šobrīd. Bet arī, iedomājies Alpīnu, nu viņi jau taču franču flagmanis, kuri tad ir šis Renault Alpīnu. Nē, nu jā, bet formula bišķi tagad ir pamainījusi tiem hibrīdiem. Tur tomēr izstāsta, ka tu neielauzīsies īsti. Nu jā, mēs tērējam naudu, tad jau mairas vēl tērējam. Ok, bet Gaslīs CB, nu es nezinu, es šodien, tāds skārs, bet redzi, vai viņam ir tik slikta sezona kā Lawson? Nē, uzliec B, normāli tā sezona. Nav tur tas Alpēns nekāds spožais, bet viņam neiet labi. Principā godīgs viņam gribētu teikt, ka viņam neiet labi. Labi. Un zini, ka man liekas, ka Dūhanam kopumā tās 6 sacensības, ko viņš nobrauc, nav nemaz viņš tik sliktāks kā ķipa Kolapinto. Tas, ka viņi izmeta teorētiski, tas ir slikti. Tas ir vienīgais arguments, kāpēc viņš ir, jā. Bet labi, ok. Pats vainīgs pagaidām. Jā. Labi, ejam tālāk. Lances Trolē. Nu, man ir manas domas dēlās. Es gan skatījies, esmu visādus podkastus, kur turpina teikt, ka viņš ir diezgan slikts braucējs, un tur tās baumas tagad, ka viņš tur ir apsihojies tajā Spānijā un uzsits ar roku pa sienu, un tāpēc viņš izlaiž to gonku. Bet jebkurā gadījumā viņam ir 14 punkti šo sezonu. Viņš ir vienalga kādā veidā, bet viņš ir ticis punktos. Viņš ir ticis Saudārābijā 8. United States 9. Itālija. Oi, sorry. Lances Trolē. Strols, 6. Austrālijā, 9. Ķīnā. Nu, labi, var teikt, ka tā Austrālija bija šī tāds haotiska gonka un varbūt paveicās, varbūt nē. Un citās sacīkstais īstenībā ir, viss diezgan slikti. Es būtu līdz B, bet varbūt tomēr zinot Stroll un tās rupjās kļūdas, ko viņš tāpat pieļauj un dabūja tur gan Monako. Viņš tik pie tik daudz, bet tas 6. Austrālijā, jā. Nu labi, te kurā viņš Ķīnā arī sprintā vēl bet labi, un pēc tam jau tur rekur. Nu, laikam C tomēr, jā. 20, 17, 16, 15, 27. Punkti ir vairāk nekā vajadzētu. Principā. Un sezonas ilgtermiņā. Nu labi, jautājums, vai mēs svērtam, Nē, jautājums ir par Alonso. Alonso ir bijusi drausmīgi neveiksmīga sezona. Bet viņam ir nevis slikta, bet drausmīgi neveiksmīga. Nav tā, ka viņš bijis baigi kritis ārā. Viņam tomēr ir bijuši visādi DNF vai tur stratēģijas kļūdas. Es teicu, ka B. B ir kā minimum. Jā. Pastīsimies. Viņš ir ieskrējies bišķīt, ja viņš turpinās šitā. Tas 8 izstāsta, ka arī bišku savācies. Visas mašīnas tagad ir baigi kopā saspiestas vienkārši. Un tad tur tas driverīts bišķi, prieks par Spāniju, Kanādu, tur tāds augšupe. Zini kā, vektori galvenais ir.
Galvenais ir vektors. Labi, mācam tālāk. Viljams, paņemam Viljams, preparējam, Sainz Kārlos. Kur tu gribi sākāt? Es teiktu uzreiz ar abiem. Es teiktu Albons B, Karlos C, laikam. Sorry. Nē, es nav jāatvainojas. Es laikam, ka pietojos, to gribēju teikt. Karlsam... Bet vai arī? Līdz šim nezinām, kā sezona vēl beigsies, bet līdz šim es nevaru pateikt, ka viņš izdarīs to, ko no viņa ekspektēs. Viņš viss nav labs. Karlosam nav. Bet varbūt tās Albons ir A un Karlos ir B. Albons ir A. Bet Albons labi, vecīt. Albons ir kopvērtējumā 8. ar 42 punktiem. Albons ir nofinišējis 5. vietā, 3 sacīkstēs šo sezonu. Albons ir, zin kā, Viljams vispār, man liekas, kopsumā skatoties Viljams, viņš šogad ir labāki nekā pagājuši gadu. Albons labi pēdējās 2 gongas diezgan slikts, bet ja mēs izņemam tās pēdējās 2 gongas, vai Albons nav A, un īstenībā vai Sainz nav C, jo tomēr nevar gaidīt, ka Sainz ir tas Ferrari Sainz, būsim objektīvi, jauna komanda. Viņš brauc sliktāk nekā es ekspektēju. Kopumā viņam vajadzēja būt pilnībā tuvāk Albonam, un tur, kur viņam ir tās 5. tās labās vietas, Sainz bija aizmugurējā. Sainz bija vai nu kaut kā sačakarējis savu mašīnu, kur viņš tajā Miami tur. Sūdus. Viņš teorētiski varēja būt tur, bet kaut kādā sūdus pieļāva. Tur nebija tā, ka tas Albons outpace. Saprot, Albons neoutpace'o Sainzu. Tā kā on paper vienkārši visur. Bet Sainz ir stabils. Viņš ir stabils. 8, 9, 8, 10, 14, 10. Viņš ir stabils, jo viņš visu laiku nav tāds, ka viņš damage limitation. Tā kā, saprot, viņš kaut kas viņam visu laiku aizcerās. Man tāda sajūta. Es teiktu, laikam B ar mīnus viņi ir Sainz, jo tomēr Gaslīs tad ir augstāk par Sainzu kādā sakarā. Kādā sakarā Gaslīs, tad, Gaslīs arī vispār ir tā kā, man liekas, underperformo bišķī. Es teiktu, Gaslīs un Sainz ir tādi starp B un C, abi divi tādi starp B un C. Labi, jā. Labi, ejam tālāk ar... Antonelli, ejam ar mēs. Antonelli, es teiktu, ka ir vai nu B vai A, jā. Vai nu B vai A. Antonelli, principā, ir A, noteikti, es domāju, Bet redz, tad tas jautājums par Hadžāru. Hadžārs ir A, Hadžārs ir vienkārši A+, un Antonelli ir A vai A-. Antonelli, principā Antonelli arī dara. Antonelli, Antonelli. Solidu dara. Solid. Man pat nav, labi, tur kaut ko bišķi ieliks sienā, jā. Mālecis, viņš ir mālecis. Nevis labs, bet mālecis. Varēja būt sliktāk. Bet Džordžiņš. Džordžiņš, labi, skaties. Džordžiņš šogad ir labs. Džordžiņš ir labs. Super, es domāju... Labi, mums ir jāliek. Gribi tagad uzreiz jau pārtraukšu to epizodu? Es teiktu, ka es ir tikai Verstapens. Jo Piastri nav es, Džordžs arī nav es. Džordžs rekur Monako 11, San Marino 7. Kāds es? Labi, vinnēja tur vienu gonku, bet Mersis ir tomēr laba mašīna. Labi, viņš sāk sezonu pārliecinoši, bet arī pārliecinoši 3., 5., 2., 5. Kaut ko viņš tur vinnē. Es teiktu, viņam ir A, viņš ir A. Stabils A, stabils A. Labi, es domāju, ka šī raidījuma klausītāji ļoti labi zina, ka Džordžs Rasels ir vārds, kurus negribu dzirdēt, un Džordžu labāk es redzu ejot nekā nākot. Tad tu neesi tiesīgs izteikt viedokli. Bet man ir jāsaka, ka A+ ir noteikti, un Džordžio... Bet kas labāks, Džordžs vai Hulkenbergs šogad? Džordžs izdarīs, man liekas, noteikti. Tā kā viņš diezgan solīdi. Es domāju, šitos te vēl sarenkot, jā. Bet labākais uz sliktāko. Kā tu teici? Nezinu, es nezinu. Ir grūti, jā. Vispār labi, šo izdomāsim, jā. Džordžiņš, jā. Džordžiņš labs, Džordžiņš arī vinnēja tikko, un forši tas, ka Mersis bīstams paliek arī uzreiz, kā temperatūra ceļās, tā tomēr turās pa priekšu. Tas Džordžs arī iepilīja tagad, kur Kanādā, viens iet, Polē, noturēja, izdarīja visu, kas jāizdara, mālēts, jā. Noturēja to Verstapens spiedienu, labi, tur gan izstījās, ka man liekas, tiešām liela daļa no gonkām beidzās pēc pirmā līkuma. Pēc pirmajiem tiem 3 apļiem, pēc pirmajiem 6 līdz 7 apļiem, 3 apļus noturies DRS range'ā, vai vari apdzīt ar DRS vai nē, pēc tam viss.
riepas seivo, un tur jau ir vienalga, tu atpaliec pa 9 vai 3 vai 4 sekundes. Labi. Nē? Jā. Bet iedomājies, bet man tiešām tā liekas, Kanādā Maksis paņem labu startu, tie garām Džordžam noturās. Maksis noturētu bez DRS točna. Nevar zināt, ātrāk dilatās riepas, tāpēc viņi arī gāja bet viņam bija DRS, tur normāli, tā kā viņam speed advantage teorētiski bija uz DRS, kas deva cerību to, ka viņš varētu aizsierties vispār pēc Bet tur bija vairāk sekundes, tur bija 3 aplis, viņš nosēdēja, sākuma aizmugurē, viņš atmetās un bez DRS brauc pa lielo. Bet viņš brauc, lai, riepas seivot, es domāju, tas true pace jau nebija tik traks. Un es nedomāju, ka Mersis varētu tikt garām, Rasels nedomāju, ka tiktu garām Verstappen. Plus vēl, skaties, tā realitātē, tajā tas stints ir 20 apļi aptuveni kaut kāda. Tajā stintā, es teiktu, ir 3-4 apļi, kurā Rasels var solidūti pat tekot. 3-4 apļus maksas. Es nezinu, man nav viedoklis grūti teikt, man liekas, tās mašīnas ir tik ļoti līdzīgas un no trases ejot, viņas ir. Tur bija kāds uzvaru kvalifikācijā, un tu nevar tikt garām vairāk. Man liekas, tur tās tik mazas atšķirības ar tām mašīnām. Par to es arī runāju. Un tas netīrais gaiss tik daudz iedod. Es saku, bet es tieši par to runāju. Tā kā Maksim būtu, tā ir disadvantage, bet viņš būtu... Tā, pagaid, man jārekordo vēlreiz. Es slēdzās. Es domāju, ka Maksim būtu... Tas tā ir disadvantage, bet Russellam būtu, es tev saku, man liekas, varbūt tiešām, Putniņš varbūt var iekomentēt komentārā. Bet viņam būtu kaut kādi 5 apļi, kad viņš var uzbrukt, tajā stintā. Tā kā. Es nezinu, man nav komentāru par šo. Un tad... Man arī vienalga. Un man liekas, ka Russels netiktu garām Verstappen un vinētu gongu tām pašām 3 sekundēm. Kā būtu, ja būtu. Ja tantē būtu riteņi. Ja nebūtu, mēs uzlikuši 500 eiro uz Verstappen. Jā, tad varbūt būtu ko izmaksāt. Neko nezinu, jā. Labi. Ejam tālāk, melnā maģija. Melno maģiju parunāsim. Melnā maģija, es teiktu, ka šeit pat principā. Labi, bet C vai B? Tā mašīna, viņš tur nevar sādzīvot. Bet redzi, kas tad ir C? Mēs ekspektējam, ka viņš nevarēs sadzīvot ar mašīnu, 7-kārtais pasaules čempions. Jā, es domāju, ka Ferrari ir grūtāka mašīna un lēnāka mašīna Mercedes, un tas, kur viņi atrodas kopvērtējumā, abi divi priekšā un Tonelli. Arī nevar pateikt, ka viņam baigi sūdīgā sezona. Man jau liekas, ka vispār Hamiltonam ir vienkārši, man liekas, tā mašīna ļoti grūta. Man liekas, ka Leclerc vienkārši ir ļoti labs. Vienkārši Leclercam ir bišķiņa problēmas. Es domāju ar to, ka viņš ir pārāk ilgi toksiskās attiecībās un tur būtu jāšķirās. Vispār. Uz kurien viņš ies? Da vienalga, kur. Bet es domāju, ka tur jau ir tāds... Uz Red Bull? Tas vairs nav veselīgi. Beidzās karjeru. Es domāju, ka Ferrari baigi grūtā mašīna. Ar visu tā stratēģiju, visu tā komunikāciju, tur baigi visi slikti, manuprāt. Un tas, ko abi šie braucēji dara, vismaz iedot kaut kādu salstariņu, abi divi ir tāds B. Es nevaru teikt, ka viņiem ir A sezonas, baigi labās sezonas. Bet labi, ok, tā kā Leclerc, labi, mēs uzreizēm... Vai labi, kaut kā Leclerc labi brauc. Viņš dara labāku A darbu nekā Hamiltons. Jo, zini, tā kā man ir kur problēma viņi ielikt B, jo... 0-3 ir tā atšķirība tagad starp A un B, kas ir visu laiku tur. Tā kā Hamiltons un Leclerc tur starpā ir 0-3, kas šajā tīrlistā būtu A un B, tad 0-3. Bet redzi, tā kā, labi, teorētiski, godīgi sakot, B, jo es jau teicu, ka Hamiltons ir washed, tāpēc mana ekspektācija... Nebija nekāda. Nav nekāda. Bet principā, kā 7-kārtiem pasaules čempionam, kas tur kodies ar Verstappenu, tur izdzīvojas viss sērs, šī sezona ir pazars. Tā kā tā kopumā. Varbūt. Es neteiktu, ka pazars, viņa vienkārši nav laba. Viņa ir, tagad arī bija pirmā reize, kad viņš pirmajos sezonas, laikam, 10 posmos nav kāpis uz piedestālu. Nekad mūžā tā nav bijis. Nekad viņa karjerā. Labi, ejam vienkārši uzreiz. Ekspektēta sezonu es neteiktu. Ejam uzreiz tālāk. Maks ieliekam tur nav divu domu, viņš ir GOAT, un tur vienkārši diskusijā. Es domāju, tur, ja tu gribi kaut ko padiskutēt, bet man liekas, tur nav ko diskutēt. Viņš katru dienu pierāda to, un man
Tur tā Barcelonas tas meltdowns saucamais. Es esmu Žaka Vilneva pusē šobrīd, jo tur bija jādod pirmām kārtām, jo Leclerc taisnajā gabalā, kur viņam uztasās virsū, tas bija tā, what the kur fuck? Ir penaltīs Russellam? Nē, un kur ir penaltīs Russellam? Tieši tā, jo ja mēs ejam pēc burta apdzīšanas manevrs, kas izraisīja otru mašīnu izbraukt ārpus trases, 5 sekundes. Bez variantiem, 5 sekundes, bams. Un tad tur sāk domāt, parādījās diskusijas pēc tās sacīkstes, nevajadzēja varbūt dot atpakaļ to vietu, jo, pat ja tur būtu, visticamāk nebūtu tam maksam sots, un ja pat būtu, tad kaut kāds 5-10 sekundes, 5 sekundes, varbūt, tur nebūtu vairāk, viņam jau bija tas sots par to nokatoto šikeinu, ne jau par izsišanu. Nē, par ka... Jo beigās jau viņam iedeva par to, kad viņš bet tur jau bija tas, ka viņiem bija apdzīšanas manevrs, Verstapens paņēma nogriezto šikeinu, palika priekšā, un tāpēc Red Bulls teica, davai mainies atpakaļ, jo negribam riskēt sodu. Un tāpēc Maksis vēl vairāk uzsvīlās. Nē, tur viss boiling. Viņam tie taisni, tur vēl Leclerc uzspiež virsū, tad vēl Russells kaut ko iztumjārā. Viņš vēl rejoinojās, un vēl inženieris pasaka, lai atdod vietu atpakaļ. Es rakstīju čatā, es arī būtu pircis ādoms. Honestly, pilnīgi godīgi. Tā kā Maksis ir tikai cilvēks. Bet labi, ko es gribu uzsvērt? Tas ir parādīja, ka Maksis ir cilvēks. Viņš ir slims arī. Viņš ir slims, tas ir skaidrs. Bet kāds respekts tomēr no Makša es gribu pateikt, Makša, es jau arī esmu neintās reizes teicis, Makša interviju klausīties, tas ir ļoti grūti, ļoti bieži, bet tomēr kā viņš atnāca nākamajā gonkā un visus to žurnālistus vienkārši nolika pie vietas. Tur teica, tas jautā, tur tīpa viņš, ko tas teica par tiem tur, viņš gribēja singlautot. Tātad viņš tas teica, reāli pateica vārdu uzvārdu tam inženierim, kas atbildīgs par stratēģiju. Un tad viņš mēģina vēl kaut ko teikt par to, ka viņš nemēģina singlautot viņu, tā kā pieminēt viņu. Un Maksis vienkārši stāv reāli par savu komandu. Tā kā labi, viņš tur tajā brīdī, tajā sacensībā, tur nolamājās, ielaidis Russellam sānot. Bet kā viņš reāli handloja to situāciju, godīgi sakot, like a true champ. Un visi žurnālisti viņam mēģināja uzbrukt par to, un viņš vienkārši viņus apklusina. Tāpēc, ka visi tur briti žurnālisti arī un tik pārliecinoši. Tur redzēja melno karogu, vēl kaut ko. Pēc vēl tās gonkas, pēc tās Barcelonas, tur vēl bija tāds Maksis zina, ka viņš tas uzvalcies, un tad var redzēt, ka viņam vēl bez mazliet valodas raustās, un viņš tur un tad nebija tik pārliecinoši, bet tagad viņš atnāca, man liekas, viņam bija, piešķīra arī mazo PR trēningu, viņam jau bija tāds, viņš bija nomierinājies, sagatavojis atbildes, un tā ļoti, priekš Makša pārsteidzoši labi novadīja intervijas. Labi, mazais pārsteigums beigās. Es domāju, ka abi McLareni, es domāju, ka Piastri ir S un Norris ir A. Tu liec, jā. Viņš ir Piastri, uzreiz runājam par abiem diviem, lai skatītājiem nav nekādas problēmas. Es saku Piastri S, Norris A, pavisam divu vienkārši iemeslu. Piastri vismaz man ir pārsteidzis šogad ar savu stabilitāti, ar to, ka viņš ir čempionāta līderis, ar to, cik viņš stabili brauc, ar to, cik viņš uzvaras ir izcīnījis, un ar to, ka viņš šobrīd ir tiešām galvenais konkurents uz čempionu titulu izcīnīšanu, jo es nezinu, kas būtu jāizdara Piastri vēl vairāk, lai viņš būtu tajā S-tierā, tomēr viņš ir izcīnījis, cik uzvaras 5 šos sezonu. Viņam trūkst ātrums. Jā, bet tu to saki par Džeku, kurš izcīnīs 1, 2, 3, 4, 5 uzvaras un neskaitot vēl sprintus. Bet viņam objektīvi trūkst ātrums. Labi, bet pagaidi, viņš ir čempionāta vadībā tagad pēc 10 sacīkstēm. Un otrs puses, Norris, nepieļaut viņš tās kļūdas, visticamāk viņš būtu čempionāta vadībā. Viņš tās kļūdas pieļauj. Un nevar arī teikt, ka viņš ir zemāks par to A-tieru, jo tomēr Norris ir kaut ko vinējis. Norris ir ātrs. Bet tas ir Norris, kad viņš pieļauj kļūdas. Tas ir Norris. Viss apsties, un viņš ir pasties, cik stabili brauc. Bet tad Amerika, sūmo jau, ka viņš nav... Viņš ir A, jā. Viņš ir A. Viņš nav S-tiers, jā. Pagaidām Norris nav, jā. Bet principā, godīgi, Norrisu... Nē, Kristēn, es nevaru ielikt. Vai viņš dara, viņam ir ātrākā mašīna, viņš ir komandas līderis, viņš ir vecāks, pieredzējušāks, viņš ir formulēts kuro gadu un sezonu, kurā viņš netiek garām Piastri. Piastri vienkārši labs ir.
pieļauj kļūdas, mentāli. Tur Bet tā viņas nav daudz. Terapeits naudā peldās tagad. Viņas nav daudz tās kļūdas. Viņas ir. Bet viņas nav daudz. Viņš tāpatās apstājas, viņš tāpatās 176 punkti, viņš ir 2. vietā. Jā, Čempionāta kopvērtējumā. Nezinu, pēc Monako Laba likās sezona, kombaks. Monako kombaks. Nu, Viņi tur to Piastri mainās. Bet, labi, es ekspektu, labi, ok, nu ir ok. Labi. Nu, bet Tu man tipa varbūt normāli. Man liekas, ir ok. Man likās, saproti. Ir labi, nu. Nē, labi, ok. Nav super, labi. bet ir labi, nu. Bet vai ir labi? Vai pieņemsim sezonas sākumā? Bet tad kādas ir tavas ekspektācijas, ka jā, labi būtu, ja viņš tur būtu čempionāta līderis un vazāts, ja Piastri? Viņš cīnītos ar Verstappenu. Pa ko? Viņš ir priekšā Verstappenam 20 cik punktus, nu. Un ko viņi vēl ir labi? Viņiem abiem ir ātrākā mašīna, nu es piekrītu Norris, ja Piastri ir 198 punkti, Norrisam būtu 200 arī, nu ķipa. Bet tad viņam būtu es. Nu, tas nezinu. Man liekas, Piastri ir S un Norris ir A. Nu, Norris ir kaut ko vinnējis, kaut kur nobraucis un likt viņu B. Bet Piastri tikt S tierā, viņš pat ar to ātrāko mašīnu, nu labi, ok, ar to mazo pieredzi viņš dara teorētiski mega. Nu, arī Piastri A plus un Norrisam A mīnus. Bet viņus vienā es nevaru ielikt, man Norris jāliek B. Nu, tad tur aiziet, viss aiziet. Jo, saproti, Norris dara labāku darbu nekā... Principā, Norris dara labāku darbu. Piastri dara labāku darbu nekā Norris šobrīd. Labi, skaties, tagad iedomājamies, mums šis tier lists salikts, man liekas, kā viss atrisināt, ja mēs tagad viņus visus iedomājamies vienādā mašīnā. Ir tu kaut ko cēl augstāku vai zemāku? Man liekas, ka nē. Iedomājies viņi visus tagad ieliks vienā mašīnā. Nu, ķipa, mēs tagad nākamā sacīksta būtu trīniekos, visi brauc ar es nezinu, Ford Sierrām visi. Un kā viņi finišētu? Nu, kaut kā jau Hamīts viņu jau finišētu augstāk. Nē, tas man liekas patieši nav pareizi, kad tu ieliec viņiem pareizi mašīnas, jo tev jau svarīgs ir tas konteksts, pareizi, tas Hamīts, Es vienkārši aizpildēju vēl tālāk, mēs jau te peldam, es aizpildēju vēl tālāk. Es domāju, par fantasy šorīt nerunāsim. Parunāsim, pasako tie, kas pasako tālāk. Plus arī pusbudžets ir uzkrāmāts. Labi, tad šis ir mūsu sezonas, līdz 10 gonku. Principā vecās sezonas, pussezonas tāds tierlists. Pirms mēs Eiropas sacīkstām. Pirms mēs ejam uz foršajām Eiropas sacīkstām. Šis ir mūsu tierlists, kuram mēs paši līdz galam nepiekrītam. Apmēram, jā, bet ir ok. Ir ok. Jā, cerams, ka izbaudījāt šo epizodi. Tiekamies nākamajās. Labi, davai, paldies. Čau!